Kļūdas, kuras tu pieļauj vizualizējot. Ja tava vēlme, sapnis nepiepildās jau gadu, divus, tu taisi visu laiku nemitīgi praktikas, tu vizualizē, tu visu laiku iztēlojies, bet tava vēlme kā nepiepildās, tā nepiepildās. Tad noteikti tu veic kaut kādas kļūdas, kāpēc tava vēlme tieši nepiepildās. Viena no kļūdām ir tas, ka tu vari vizualizēt gadiem ilgi, bet ja tu vizualizējot neizjūti nekāda veida sajūtas, tad tas, ko tu dari, tas ir pilnībā absolūti veltīgi. Jo vizualizējot, vajag obligāti sajust emocijas, vajag sajust pilnībā, kā tu to vispār izjūti ar 5 maņu orgānu sistēmām - tausta, oža, garša, smarža, dzirde. Un tādā veidā, tad, kad tu tās maņas pieslēdz klāt, un tu iztēlojies, tu sajūti, tev paceļās iedvesma, laime, prieks, motivācija, tāda bezgalīga mīlestība. Un, ja šīs tātad sajūtas pieslēdzas klāt, tad tu visu dari pareizi. Un ir ļoti svarīgi dienas laikā arī apzināti būt šajās sajūtās. Nevis tā, ka tu uztaisīji no rīta vizualizāciju, vakarā uztaisīji, un tu pa dienu jūties slikti. Tas nebūs pareizi, un tad tava vizualizācija būs veltīga. Tāpēc ne tikai vizualizācijas laikā jājūtas ļoti labi, jājūt prieks, laime, mīlestība, bet arī pa dienu ir jāizjūt šīs emocijas, un tev ir jābūt sajūtai, ka tava vēlme, tavs sapnis jau ir īstenojies. Tā, it kā tu jau esi ieguvis to, ko tu esi gribējis šajā vizualizācijā. Ja ir kādi jautājumi par vizualizāciju, kā pareizāk meditēt, droši piesakieties uz konsultāciju pie manis, rakstot šeit tepat privātu ziņu. Jo katrs gadījums ir individuāls, un mēs viņu izskatīsim, kāpēc tieši konkrēti tavas vēlmes vēl joprojām nav piepildījušās. Tiekamies kādā no konsultācijām!